Varbūt pašam pēc neveiksmīgi pirmā puslaika tieši aizsardzībā varbūt kaut kā likās, varbūt tās emocijas nepareizā virzienā vērts. Nomierinājos puslaikā un atradu pareizo virzienu, kur viņas vērst, un tas bija aizsardzībā un cīnīties, cik varam. Divi diametrāli pretēji puslaiki. Kāpēc tā? Es domāju, tieši tas, ka mēs puslaikā nokoncentrējāmies, izgājām un zinājām, ka mums nebūs tā spēle, ko mēs ar talantu un metieniem varam uzvarēt, ka tā būs spēle ar cīņu līdz pēdējai sekundē. Pirmajā puslaikā Mozgovs ļoti daudz, jāsaka, dominēja, valdīja zem groziem. Kāds bija tas, spēles plāns pirms tam tieši pret viņu? Grūti jau tādu, tā kā viņi spēlēja ar pick-and-rolliem daudziem. Tur vai nu tu palīdzi kādā brīdī vai nepalīdzi, tas ir atkarīgs uzreiz tālāk. Ja kāds nepalīdz, tad viņam ir viegli ceļš uz grozu, uz danku, un ja kāds pa daudz palīdz, tad 3 punktu metiens, kāds brīvs. Ir ļoti grūti pret tādu līmeņu spēlētājiem, gan tas, kurš spēlē ar bumbu, ir ļoti, ļoti augsts līmeņu spēlētājs, gan arī centrs. Tur diezgan grūti to ir apturēt, bet es domāju, ka otrā puslaikā mēs arī to sakārtojām. Kā tev pašam veselība? Viss kārtībā, nedomāju par to. Kur es smēlos enerģiju? Es teikšu tā, ka es biju diezgan noslimojies, varbūt mazliet bija tāds nogurumiņš iekšā, bet arī tā kā es slimoju un es centos nedomāt par to. Un, arī es iepriekš skatījos Krievijas spēles, kā viņi spēlē, kā Mozgovs valda groza apakšā. Un es arī domāju daudzas lietas, kā man vajadzētu spēlēt pret viņu. Un, es domāju, ka šodien es ļoti labi realizēju visu to, ko es gribēju, bija iecerējis. Vai treneris Pagaskis arī īpaši uzteica pēc pirmā puslaika, kad Mārtiņ tev būs jāsacīja vai jau pirms spēles, vai kurā brīdī jūti, ka tev būs tas uzdevums šodien cīnīties ar Timofeju? Tas jau pašsaprotami ir, kad viņš ir es arī esmu tāds viens no lielajiem spēlētājiem, kad es jau uzreiz sapratu, ka man būs ar viņu jācīnās, neko tā arī īpaši. Skautingu mēs pastājāmies un viss kārtībā. Bet tik liels minūtes otrajā puslaikā, tomēr vismaz līdzjutēji šeit negaidīja no tevis, bet tu iznāc un nospēlēji fantastiski. Kā jau es teicu iepriekš, es būšu gatavs cik minūtēm un centīšos aizstāt Kristapu un centīšos darīt visu, lai palīdzētu komandai. Un es esmu ļoti priecīgs, ka komanda šodien uzvarēja. Kas vēl palīdzēja salauzt spēli otrajā puslaikā? Es domāju, arī pat skatītāji daudz palīdzēja, ka tik ļoti liels atbalsts no viņiem ir un tik patīkami spēlēt, ka ļauj es izbaudīju katru punktu šodien laukumā, ko es guvu. Tāds atbalsts ļoti patīkami spēlēt. Es izbaudu no sirds. Pats bija malā iepriekšējā spēlē, palika pat viesnīcā, skaties no turienes spēli. Vieglāk ir droši vien atrasties šeit un spēlēt arī saspringtu spēli pašam, nekā skatīties no malas. Teikšu godīgi, no malas skatīties ļoti grūti, bet es arī diezgan sūdīgi jutos. Un, es arī centos nedušīt sev, kad nevaru palīdzēt komandai, bet es gāju ar tādu domu, ka es palīdzēšu divreiz vairāk, es atnākšu atpakaļ, un es arī uz to gāju. Un es esmu priecīgs, ka šodien mēs uzvarējām Krievus. Pastāst varbūt vairāk par tieši spēli pret Mozgovu. Kādi bija tie galvenie uzstādījumi? Jo skaidrs, droši vien, jums nelika spēlēt, tāda aizsardzība nebija uz to, lai jūs spēlētu 1-1 pret viņu. Droši vien kaut kāda sistēma bija paredzēta. Jā, mums bija A plāns B un tā tālāk. Bet es arī zināju, ka viņš ļoti daudz silo. Un, kā jau visi zinām, tas arī man tuvu sirdī ir. Un es arī varbūt tā mazliet ātrāk iegāju bišķi kontaktiņā, varbūt tur kaut ko tā padušīju. Un es domāju, ka šodien varbūt arī uz to viņš panesās. Un mēs arī tā forši izdevās. Bišķi salauzt uz to. Mārtiņ, cik kilogramu nos? Cik kilogramu nos? Man bail kāpt svariem, es negribu. Man jāiet saržālēt. Saki, no tāda psiholoģiskā viedokļa, pirmajā spēlē zaudējums, kā saspringtā spēlē tādā, ko jūs ļoti vēlējāties vinēt, pēc tam uzvaras pār komandām, ko it kā vajadzēja uzvarēt, un tagad tāda uzvara, ko varbūt, kas bija tā uz robežas, tas arī iedod tādu pārliecību papildus psiholoģiskajā ziņā. Kā jūs teicat, kad mēs ejam uz katru spēli, lai atdot visu, un īpaši nešķirot pretinieks un vienkārši nospēlēt to labāko spēli, kā pēc iespējas labāk. Un es domāju, arī tas emocionālais arī vienkārši arī ļoti labi komandas biedri atbalsta un ka visu laiku palīdz, visu laiku nāk klāt un dodam viens otram tā atbalstu. Un es pats arī no treneriem, es neko nevaru slikti teikt. Turkus aizredzējis? Jā, es arī skatījos viņu spēles un tāpat kā ļoti daudz labi spēlētāji, tā rītā arī būs viens gaisa gabals, nevis rītā, bet aizparīt. Erdens būs un tur viegli neies. Būs ar ko pamīcīties?
varēšu pamīcīties zem grozā. Labi, Mārtiņ, nobeigumā parāda Latvijas faniem muskuļus, kā tu rādīji. Bija tiešām stipri. Nekādu paniku mēs necēlām. Treneris izdarīja pāris izmaiņas taktiskajā ziņā, un mēs arī nepanikojām, nemeklējām vainīgos un kaut kādus tur nebļaustījās. Neviens visi pacietīgi, mierīgi izgājām uz trešo ceturdaļu. Un tas, ko treneri lūdza, tas darbojās, un mēs tā soli pa solim to spēli arī salauzām. Šodien tev atkal spēle sanāca tāpat kā līdzīgi pret Serbiju. Varbūt mazāk sanāca pret Beļģiju un Lielbritāniju. Padalies, varbūt, kā šodien bija savādāk. Treneris taču nelaid viņus laukumā. Nē, bija iespējas. Skaidrs, ka visu laiku man nesanāks. Es tur NBA spēlētājs. Kaut kad sanāk labi, kaut kad nesanāk. Nekas. Mums ir spēlētāji, kas var no maiņas iznākt. Kad vajag kaut kādu, varbūt, kad neiet līderiem, varbūt mēs varam pamēģināt. Sanāks, nesanāks. Kaut kad sanāks un labi, kaut kad nesanāks, noraksim, varbūt neko. Šodien sanāca? Jā, labi, ka tā. Emocionāli šī būs tāda viena no patīkamākajām spēlēm izlases. Nē, viņi nav tur tik ļoti izšķiroša tā spēle. Tomēr vēl par Turkiem ir ļoti svarīga spēle tieši par vietu grupā, un tas nav arī playoffs. Tā kā nekādu varbūt tādu baigi nē. Protams, tādu nacionālo kaut kādu tur naidu es nekurināšu, un man tas nav nekāda. Man tas nekāda Krievija vai Beļģija, man tas nekāda starpība nav. Un forši, ka vinnējām, forši, ka parādījām tieši par to aizsardzību, ko treneris teica. Pirms tam likās, ka mums ir varbūt kaut kur problēmas, daudz ielaidām, bet parādījām, ka ja mums nekrīt, mēs varam arī piespiesties aizsardzībā, labāk nospēlēt. Tas par to ir prieks. Un situācija grupā, nekas vēl nav skaidrs, tāpēc nekādas eiforijas nav ne man, ne arī nevienam citam garderobē, tā kā viss mierīgi.